Viens no ilgi gaidītākajiem sporta pasākumiem Nordea maratons, kurš norisinās jau ne pirmo gadu arī šogad, pulcē tos, kas gatavi pārbaudīt savu fizisko izturību. Augstskola EHSEBA un Latvijas biznesa koledža arī šogad ir šeit. Sveicināti, sakiet lūdzu, vai pirmo reizi piedalāties tādā maratonā? Jā, pirmā reize. Bet, es domāju, ka tas būs ļoti interesanti. Piedalos, lai saliedētos ar kursu, jo mēs principā visu kursu piedalāmies, un tas priekš sevīm būs interesanti arī. Kā ir ar šo, vai īpaši gatavojies tam? Jā, ieturēju īpašu diētu, kā saka, tā centos vismaz ieturēt īpašu diētu ar tādiem svajākiem dārziņiem un visādām līdzīgām lietām. Bet kā ar pašu skrējienu, vai tu skrēji pirms tam trenējies? Jā, tā pa kādiem 8 kilometriem 2 reizes nedēļā tā, pacentos bišķi patrenēties, vai nesanāk tā, ka puscerā kaut kur paliek, kādā grāvī iegāzies no spēka trūkuma. Kādas prognozes, kā noskriesiet? Pirmais nebūs pirmais, bet tuvu tam. Biznesa koledža un augstskola EHSEBA, tad lūdzu pēc skrējiena pienākam šeit pat pie reģistrācijas galda, jo, kā minēts, tātad pirmajai meitenei un pirmajam puisim būs portatīvais dators. Vai esat piedalījušies maratonā jau iepriekšējos gados? Jā, jau 4. gadu es skriešu. Kā īpaši gatavojaties šiem pasākumiem? Ik pa laikam katru vakaru, kad ir brīvs, skrienam ar draugu. Vai kaut kā īpaši gatavojāties šim skrējienam? Jā, tev neilgu laiciņu pirms maratona tā pāris reizes paskrēju, lai nebūtu galīgi bēdīgi, bet, nedaudz jā. Tā skrējus es neesmu, bet es pateicu uz tādām aerobikas nodarbībām, tā kā fiziskā sagatavotība kaut kāda, bet neliela, bet ir. Nordea maratons ir noslēdzies. Latvijas biznesa koledžas un augstskolas EHSEBA komandas skaita ziņā bija 6. lielākā ar vairāk nekā 500 dalībniekiem. Kopumā mūsu audzēkņi ir ļoti apmierināti ar rezultātiem un ir pārliecināti, ka tam līdzīgi startēs, protams, arī nākamgad. Lai motivētu mūsu studentus veikt maratona distanci pēc iespējas ātrāk, Latvijas biznesa koledža un augstskola EHSEBA izsludināja iekšējo komandas konkursu, piešķirot balvu ātrākajam sportistam un sportistei. Latvijas biznesa koledžas un augstskolas EHSEBA vārdā pasniedzam jums šos portatīvos datorus, lai tāpat kā sportā arī mācībās būtu sekmes un panākumi. Lūdzu! Lūdzu! Kāda bija sajūta, ņemot vērā to, ka augstskolas EHSEBA un Latvijas biznesa koledžas komanda bija 6. lielākā visā maratonā? Es tieši stāvot uz starta
dzirdēju, kad to pasaka, un tā kā mazliet lepojos tomēr, jā. Kā jūs domājat, vai šāds maratons vieno cilvēkus? Domāju, ka vieno, jo stāvot arī pēc LVK kreklēm, es iepazinos ar daudz jauniem studentiem no LVK. Vai cerējāt uz uzvaru? Ja godīgi, jā, jo es trenēju, es tomēr sportists, un sev pirms tam bija teicis, ka vienmēr parādās tas viens cilvēks, kurš tomēr ir trenējies ilgāk vai noskrēja pirmais, un tā kaut kā sanāca, kad noskrēja, tad izrādās uzvarēja.